Kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā jau biesa viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas handbols, ka mēs jau ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Man Mišam svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Nu ko, volejbola podcasts met augšā, epizode numur 26. Kopā ar Rukiju, Jauno Censoni, Niks Amelkovičs šodien ciemos. Čau. Čau. Un varbūt daudziem būs jautājums, kāpēc šodien Niks ciemos, bet viņš man uzrakstīja personīgi un pajautāja, vai viņš varētu atnākt parunāties pie mums. Un domājam, tieši Sants pēdējā epizodē teica, ka jauniešiem patīk šis podcasts un jādod arī viņiem iespēju, tāpēc domāju, kāpēc gan ne, tieši tāda zīme un kāpēc nedot iespēju jaunajiem. Tā kā šodien ar Niku parunāsim par dažādiem beach jaunumiem tieši un kas būs nākotnē. Domāju, iesāksim ar pasaules čempionātu nākamajā gadā, kas norisināsies Austrālijā. Nu, Nika, ko tu vari pastāstīt par kādas prognozes vai kā tev liekas? Šis pasaules čempionāts būs viens no, es teikšu, tā stiprākajiem pasaules čempionātiem, kas ir bijis. Jauni pāri. Jauns iespējas visiem, jauns cikls olimpiskais. Es teikšu tā, ka būs arī jauni spēlētāji, kas ielavīsies tajā Pro Tour 16, iekšā top 16 elītā. Ko tu teiktu? Kas tev būtu jaunie? Es teikšu Zviedrija, Holtings, Nelsons ar Andersonu kopā. Okay. Dažādi jauni pāri, austriešiem 3 jauni pāri. Kas ir izziņoti, ir Valers Dreslers. Tāda bišķiņus pieredzīt jau. Tad ir tas Hamburgers. Vēl nav izziņojis savu pāri, bet ir runas, ka viņš spēlēs ar Seidlu kopā. Tad ir Horls Horsts ir izjukuši. Okay. Horsts nebeidz karjeru, viņš turpinās ar tādu Leitneru. Leitneru mēs redzējām sākšas kokteili pagājušajā 2023. gadā. Iegūt 4. vietu. Jā. Un tad Horls, viņa pārnieks, spēlēs kopā ar Morts Pristaušu, kur Nācijas līgā Morts Pristaušs šodreiz palika. Šeit pat Latvijā. Reāli interesanti, ka tu zini tādas lietas, jo es pat reāli neko no šā nezināju. Un, tiešām inčīgi. Ko tu vēl teici? Itāļiem būs mājas? Jā, Itāļiem ir mājas. Ir aizgājis Paulo Nikolai, viņš ir beidzis karjeru, tāpat kā Adrians Karambula, bet Karambula ir aizgājis trenēt Molsorum. Tas ir ļoti interesanti. Tas tik negaidīt, vienkārši kā Itāls pie Norvēģiem vispār. No. Jā. Jo mums viņa nebija Mola tēvs, nebija viņam treneris? Nav ziņa par to, man liekas, ka viņš vairs nebūs treneris, jo Karambula ir ierakstīts kā galvenais treneris, tāpēc būs interesanti. Otrais Paulo Nikolai, kurš arī ir beidzis karjeru. Trenēs savu iepriekšējo pārnieku Kotafavu, bet Kotafavs vēl nav atrads pārnieku jau, tāpēc drīzumā izziņos. Ko tu prognozētu? Kas viņam varētu būt? Ļoti grūti teikt, viss atkarīgs no, ja Aleks Ragnērī turpinās spēlēt, tad es saku, viņi spēlēs kopā, bet ja nē, tad varbūt paņems Marko Vindišu, varbūt. Un tu vēl teici par Igauniem? Jā, Igauniem jau mēs redzējām Challenger posmos Dimitrijs Kortikovs ar Martu Tīsāru. Jauns pāris. Pirmais Challengers viņu uzreiz 5. vieta. Es domāju, nākamgad varētu būt ļoti labs pāris. Jā, bija, ka viņi tieši tajā mālas, kur arī Bedrīts Rinkevičs spēlē. Viņi tur zolīti nostartēja. Protams, tev Perš Nilsson tur normāli nostartēja. Tā kā interesants rokāds un mājas bīčā tieši uz nākamo sezonu. Un jā, kā jau tu minēji, tad varētu būt jauni pāri, kas ielaužās. Tu vēl teici, varbūt pagājušās sezonas balviņas izdot kaut kāds, kas bija MVP vai Rookie of the Year, šādas mazos izdot. Jā, es teikšu tā, ka to MVP balvu es atdotu vienai komandai, kas būtu Ahmans Helvings, jo pagājuši bija tas gads, redzēju šogad, kas bija, kad tas, kas uzvar Olimpiādu, es teikšu tā, tam es atdotu to MVP balvu, jo viņi arī visu sezonu bija pa fināliem, Elite 16 visu laiku. Ļoti daudz uzvars viņa kontā, un es atdotu viņiem. Most Improved balvu es atdotu Artūram Lansī.
nevis tāpēc, ka es viņu ļoti labi pazīstu, bet tur daudz cilvēku var pastīties, kā bija, kad viņš spēlēja 2022. gadā Brazīlijā vispār bez fiziskā, vispār bez nekā. Viņš tur mir nost uz laukumu. Ja otrais sets sākums, viņš ir nomirs jau uz laukumu. Tagad viņš vienkārši, teikšu, top 3 aizsargs pasaulē. Varbūt top 3 aizsargs kā labākais uzbrucējs, arī viņš ir ļoti labs. Tāpēc es viņam atdotu balvu. Par mums imprūt. Es vēl teiktu, ka varētu dot Pļāviņam ar Folkrotu, jo viņi, protams, viņi spēlēja, viņi bija tie apritē, bet man liekas, kam es arī piekrītu tāds viedoklis, kad ielikt no tāda labas, solīdas spēlētāja uz tādu, varētu teikt, superstāru vai tādu visaugstāko līmeni ir vēl sarežģītāk nekā tur varbūt no nekurienes tikt tur tajā challenger apritē. Tā kā, tas, ko viņi paveic sezonas beigās, domāju, varētu manā skatījumā dot viņam šo te balvu. Un par Rookie of the Year, ko tu teici? Rookie of the Year būs tiešām baigi grūti teikt, bet arī varētu atdot Holtingam Nilsonam. Tieši uzspīdēja, es teikšu tā, viņš arī sāks kokteilī spēlēja. Šogad palika 3. Uzvarēja Belo brālis vēl pie tam. Un tikko 2 challengers uzvarējušas, tāpēc es varbūt atdot viņiem. Varbūt ir vēl kāds, tagad tieši nenāk prātā, bet es atdotu viņiem, jā. Okay. Šeit es tev piektīšu tiešām par rūkiem tieši pasaules tūrē, es tik ļoti nezinu. Jo ir arī daudz spēlētājs, liekas, tā kā, ka viņi ir rookie, bet viņi jau daudz spēlējuši. Tu pirms epizodes teici par tieši Kristiānu, bet viņš jau reāli bijis kopš 16 gadiem reāli tādā apritē un ar vairākiem pārniekiem bijis. Kas vēl varbūt par šo pagājušo gadu, ko tu teici par olimpiādu? Nezinu, ko. Pagājušais gads bija tiešām ļoti augsts līmeņa. Volejbols bija parādīts. Katrs turnīrs, pilnīgi tur kvalifikācijās stiprs. Visu gadu sākot no gada sākuma cīnījās par to olimpisko vietu. Tie, kas tur nebija vēl izcīnījuši, viņi cīnījās. Tur katra spēle bija svarīga. Every game matters. Sākot, jo tur bija deadlines. Man liekas, tas bija pēc Ostrovas posma. Tur bija deadlines. Un līdz tam laikam tev bija jāsakrāja 12 posmi. Tu arī varēja vairāk, bet tev piemēram, tu dabūtu tevi 3. Labākos 12. Jā, labākos 12. Un ļoti daudz komandas cīnījās. Daudz arī ļoti labas komandas bija Svītas, piemēram, Brewers Mjūsens. Top reāli pirms 5 gadiem top 3 komanda pasaulē un netiek šajā olimpiskajā ciklā uz olimpiādu. Tas bija tāds viens no šokiem. Tur varbūt viņam bija šī vecums, jau viņam tur bija benzīns iet beigām. Jā. Pēc olimpiādas laikā olimpiāda bija ļoti viena no skatāmākajām notikumiem. Izņemot finālu. Izņemot fināls, tas bija tāds ļoti garlaicīgs. Arī tas Akman Helings stāsts, kā viņi grupā izgāja 3. no grupas, zaudēja 2 spēles, man liekas, grupā. Un tad no nekurienes vienkārši aizgāja, uzvarēja finālu. Bet viņiem tur bija baigā nāves grupa, viņiem bija katarieši, viņi paši. Jā. Vēl itāļi? Kaut kas bija vēl, es atceros, viņiem bija kaut kādi marokāņi, to es atceros, bet trešos ne. Es atceros, ka viņi zaudēja 2 spēles grupā. Jā. Un tad viņi tur izgāja kā 3. Jā, izgāja kā 3. Un tad tur, play-off, es atceros, skatījos to play-off, kas pirmie iziet, tur izstījās vienkārši. Play-offs tik stiprs nekad vēl nebūtu būts, ja viņiem vēl 4. finālā būtu izgājis kaut kāds Molsa Sorum, tad vispār, tā būtu, gadsimta spēle, 10 gadu spēle vienkārši. Jā, un ko teikt par mečām, ka 5. vieta? Es teikšu, ļoti labs sasniegums. Protams, varbūt viņas pagājuši, es atceros, Ostrovā izcīnīja 3. vietu tieši pirms olimpiskās spēļu deadline. Tur viņas izstījās ļoti labi visu turnīru. Un es teikšu, es domāju, ka tas top 4 bija reāls. Tā, kad arī iznāca play-offā Dūda ar Patriciju, to es domāju, ka viņas ņemams, jo viņas iepriekšējā turnīrā 2 reizes viņas apspēlēja vienā turnīrā. Un es cerēju, varbūt būs
es atceros, viņas iesāk ļoti labi kaut 7-0 pirmo setu, un tad jau viss bija. Un otrā mājiņa bija 7-7. Jā, tas bija rītīgi baigies kompleks, tā kā laivās, kur uzlikās bļāns, nu kā reāli bija tā kā tāds sākums, un tad vienkārši nolaist pa dēli visu tur. Jā. Bet, nu arī bišķi, es teiktu nepaveicās, ka iznāca Brazīlietis. Viņas vinēja beigās. Jā, viņš uzvarēja olimpiādu. Sanāk tā viena spēle grupā sākumā, kur viņas zaudēja. Jā, šveicietēm. Jā, tas tā kā... Ikā tajā brīdī likās vēl nekas tik traks, bet beigās tas tā kā atspēlējās, jo būtu dabūjuši pirmo vietu grupā, es domāju, tur būtu tas ceļš līdz top 4 pilnīgi, nu, daudz vieglāks un vēl reālāks. Jā, kaut kā tā. Nu, pēc ilgiem laikā nebija džekiem viena komanda olimpiādē, toties, nu, kopumā 2024. gada vasara, kā mēs arī iepriekšējā epizodē minējām, tā varētu būt arguably vislabākā, kāda bijis jebkad Latvijas komandām. Jā, protams, par to olimpiādu bija īstenībā. Mēs bijām tuvu salīdzinoši šī nācijas kausā, gandrīz izcīnījām ceļzīmi. Nu, mums atnāca, es teikšu tā, tas nācija kausam, tur bija divas ļoti labas komandas, tas bija francūži un austrieši, ļoti labas divas komandas, ja francūžiem Teo Rotārs, Gauthier, Linoels, Basarūt, tā ir top, viena no Rotārs 2.12 vai cik viņš ir garš, un bloks viņam ir nereāls. Bišķiņ pietrūka, vajadzēja, es teikšu, ja Ardis ar Arču būtu paņēmuši spēli pret Timo Hamburgeru un aizmirsu, ko viņš spēlēja, ja viņi būtu uzvarējuši to spēli, es saku, ka mūsēji būtu iekļuvuši finālā. Jā, ja tur bija viens vēl tie francūžiem, viņi tā kā izspēlēja, viņiem bija tāda laba kārtas, kad viņiem viena bija garantētā komanda, un viņi vēl nebija līdz tam nācijas kausam paziņojuši to. Un viņi skatījās, kurš vinnēs, lai pēc tam varētu paziņot tie, kas nav vinnējuši, lai nesnāk tur pārklājās. Viņam bija tāda, varētu teikt, virsroka tajā tieši turnīrā, arī tādā, ārpus laukuma, varētu teikt. Tu vispār zālē seko? Vai, kaut ko es pasekoju. Ikdienā varbūt pasaulē, tā caur Instagram bišķi pastos, baigi spēles nesnāk pastīties, tā kā Latvijā spēles, tad, piemēram, Latvijā pasakoja daudz vairāk nekā, piemēram, pasaulē. Varbūt visas spēles nestos, bet tā kā bija olimpiāda, piemēram, katru zāles, gan arī katru spēles skatījos. Okay. Un tu tieši kaut kādām izlasēm latviešu vai vairāk vietējām līgām? Piemēram, bišķiņ pastos Polijas līgu. Kā iepriekšējā epizodē minēja Sandrs, Denis Petrov. Bišķiņ pastos arī Jāna Medena, varbūt ne spēles, bet tieši varbūt kaut viņu to highlight reel vai kaut ko tādu, ko viņi tur ir izdarījuši. Jā, es tieši interesanti, es redzēju YouTube ar kaut kāds kanāls, kas tieši liek tāds 2-3 minūšu video no Bulgārijas līgas, tā kā interesanti tādā mazā tādā apkopojums par katru spēli, un arī tur Mediņa highlight bija. Tu minēji par Ostrovas Elite 16, kur arī tu dodies katru gadu, varbūt pastāst vairāk kā tieši šī pieredze laivā redzēt augstāko līmeni. Jā, es braucu ar vecākiem no 22. gada pirmoreiz aizbraucu, un tā līdz pat tagad. Tiešām, kad tu brauc, tur tieši ir tilts garām, un tur var redzēt visu kortu, un tu brauc un skaties, tur ir pilns trībīns, viss skatās volejbolu. Eiropā ir tās divas, es teikšu, top vietas, Ostrava un Gaštāda, kur ir pilns fani. Vienkārši Ostrava ir daudz lētāk, un tur cilvēki mīl volejbolu. Otrais korts ir pilns, pirmais korts ir pilns. Biļetes tu nevari dabūt vairs uz pēdējām 3 dienām. Bet mēs, protams, agrāk nopērkam uz visu turnīru biļetes. Tā ir arī iespēja iepazīt spēlētājus, ļoti labi sadraudzēties. Viņi to katru gadu redz, un tad tur viņš parunā. Tiešām iesaku visiem braukt uz šādu pasākumu, jo augsta līmeņa volejbols katru gadu, piemēram, tur ir Perusičs Šainers, viņa mājnieki, un viņa mājās nezaudē parasti. Un tad tur ir viņa pusnēla spēle pret Molsoram, un tur vienkārši pilns stadions, visi bļaujami, vienkārši skaists volejbols. Un kā ir tas pats stadions, jo, kā zināms, tad Ostravā ir tieši šis te, kur vecajā rūpnīcā ir iebūvēti šie laukumi, kā tas ir tur? Viņi ir uztaisījuši ļoti labi to laukumu, jo
daudz turistu var braukt uz to rūpnīcu, skatās, jo tur pat blakus ir saucamais tāds Bolt tornis. Tur viss kāpj. Arī daudz skatās volejbolu no turienes augšu. Bet ļoti labi viņi ir izplānojuši, jo tas ir ļoti labs turistu objekts vispār. Un tad, kad ir volejbols, tad ļoti daudz cilvēku tur ir. Okay. Interesanti. Un, vispār nepieminēju, ka šodien es atnesu arī mola krēklu no Jūrmalas. Tas ir Eiropas čempionāta. Jā, tas ir 2020. gada Eiropas čempionāta krēkls. Tieši finālā, kur viņi uzvarēja Krasīņakovs Stainovski. O, viņš tev stādīja to krēklu? Jā, tur bija labs stāsts. Viņi ir sponsorēti ar Red Bull. Un es atceros, man tēvs ļoti gribēja Red Bull cepuri. Viņš ļoti gribēja no tiem, kur ir sponsorēti, tiem apmēram. Viņiem bija sponsorēts. Bet tur bija tāds tur labs stories par. Tajā gadā es biju brīvprātīgais. Un tur nevarēja neko prasīt no spēlētājiem, jo bija Covid-19. Tur, tieši 20. gada septembris atkal atnāk tas vilnis, un neko nevarēja prasīt. Viņi tur bildējās pēc tā fināla, es tur kaut ko viņus pasaucu. Es atceros, es pajautāju Ormam to Red Bull cepuri. Viņš teica, ka nevar iedot, jo ir noteikums, ka Red Bull spēlētāji nedrīkst dot neko no Red Bull, jo viņiem vienkārši neļauj. Interesanti. Jā. Un tad vienkārši mūs nenokā vienkārši nolāk savu medaļu, atdod man to krēklu, un es tā ritīgi priecīgs, bet tieši atnāk tāda. Tāks bija mums galvenā, un viņi saka, ka nevar dot, nevar dot krēklu, jo Covid un viss tas, un viņš tā kā saka, kāpēc ne, kāpēc nevar iepriecināt, un visu to, un vienkārši dāvāja, un viss aizgāja. Labs. Bet vispār, kā ir iet pie spēlētājiem, viņi tādi atvērti un gatavi parunāties, vai viņi tur, pāris vārdus pasaka? Es iesaku, pieņemsim, ir tā, ka es jau daudz pazīstu, viņiem var kaut vai pēc zaudētas spēles, vienkārši, varbūt ne kaut ko pajaut, vienkārši par spēli, kaut kādu analīzi mazo vai kaut ko tādu, bet pārsvarā visi draudzīgi. Parasti ir tie, es teikšu, Brazīļi, amerikāņi, viņi ļoti draudzīgi, tu viņiem uzprasi bildi vai kaut ko, viņi tev vienmēr iedos, arī pēc zaudētas spēles. Tas pats Arturs Lancī, man liekas, ka es vēl foršāku džeku neesmu redzējis. Viņš pēc spēles smaida, aiziet katram iedot tur autogrāfu vai kaut ko tādu. Jā. Un šis tev laikam ir Brazīļu kepa? Jā, šī ir Brazīļu, šī ir austriešu. Šo es dabūju no Austros pagājušā gada. Tas bija, es atceros, tas ir šī cepura, kur arī nevar nekur dot. Kaut tas pats, kas ir Red Bull. Bet par tam laikam man draugs Vitors Filips brauc, tā kā Sandis teica, viņš pret viņu spēlēs. Es viņu pazīstu, viņš brauc viņi tieši tika uz to Pro Tour 16 kvalinu. Un viņš pagājuši, viņš jau man atdeva vienu cepuru, bet tā bija viņa personīgā. Un tad viņš man prasīja, vai man ir tā zina cepura. Es teicu, sākumā es domāju, ka viņš man vienkārši prasīja, vai viņa ir tā viņa iepriekšā gada cepura. Es teicu, jā. Viņš vienkārši paņem atdošo, un tad es atceros, mana māma ļoti šo cepuru gribēja, un tad viņa novākāja pa visu turnīru viņu. Un tad tu teici, ka tev teici, gribēja ļoti kepā, viņa arī ir liela fani. Jā, man arī brālis ir, kurš spēlē volejbolu. Mēs katru gadu, mēs katru gadu mēģinām tikt vismaz uz 2 posmiem pasaules tūrs. Vienu gadu arī sanāca aizbraukt uz Parīzi. Šogad ir, nākamgadā plāni ir Ostro. Un, šos tāds apmēram mēģinājums pajautāt saviem vecākiem. Es ļoti gribu aizbraukt uz Hamburgas posmu. Cerams aizbraukšu, jo pagājušajā arī bija plāns tieši redzēt Herēras pēdējo spēli, un tad tas vispār būtu ļoti emocionāli. Bet, bišķi nesanāca, bet, šogad ir iespējā. Tad cerams, ka vecāki jā, vecākiem jāļauj, jā. Bet tev varbūt arī teikt, ka tieši tas, kad tev tāds tu esi liels fans beach volejbola un tāda mīlestība par to nāk tieši no vecākiem? Ļoti grūti teikt. Protams, es atceros, es kādreiz gāju futbolā ar brāli. Tad mēs kaut kā beidzām iet futbolā, un teica, aizējām uz volejbolu, pludmales volejbolu un uz Osandu. Tā kaut kā iepatikās, tas bija pirms 9 gadiem, es atceros. Iepatikās, un kaut kā sāk skriest to pa televizoru. Es atceros, tas viss apmēram sākās tajā 19. gadā, kad viņš točs
Samuēls Šmēdiņš, viss skaties, un tad tu sāc lēnām tā kā skatīties, skaties. Spēlētājs atpazīt visu to. Es atceros, 20. gadā bija 3 turnīri Meksikā pēc kārtas, tā kā šogad būs, bet viņi visi bija pa nakti, un es vienkārši negulēju, vienkārši non-stopā skatos. Un tā, kad pirmo reizi pasaules turu aizrodas, es jau zināju visus spēlētājus, kā tur viņiem jautāt, tiešām, es zinu, ir vēl daudz ļoti lielu fanu. Vienkārši galvenais sekot līdz volejbolam, sportam, kur tu mīli. Jā, un tu arī minēji par brīvprātīgo darbu turnīros. Kā ir tas? Protams, jūs nekādu atalgojumu par to nesaņemat, darat to aiz brīvas gribas, bet varbūt var pastāstīt vairāk, kā tas ir. Es esmu bijis uz 3 brīvprātīgiem darbiem, kas bija Eiropas čempionāts, Elite 16 un Challengers, viss, kas notika Jūrmalā. Parasti tas notiek tā, ka tu aizēji dienu pirms, tev iedod akreditāciju, tu aizēji, tev parāda tiesneši, kā tur viss jādara, pārsvarā jau viss zina. Džeki tieši laukums, tīri un meitenes padod bumbas. Tā tev noliek katru dienu uz vienu laukumu. Tad tev ir spēle, brīvs, tā visu laiku apmēram ir. Un pluss pieņemsim, kad tiec pie spēlētājiem ātrāk pēc spēles, jo tur faniem vēl jāgaida, tur ir tāda pēc, tur, kur var iet tikai ar akreditācijām, tur viņi gaida tikai fani, parasti ir tur stadionā vai ārpus stadionā gaida, kad viņi atnāks. Bet, brīvprātīgie tiek pieņēma ātrāk pajautā. Un tur Latvijā brīvprātīgie ir, es teikšu, ļoti daudz, kas katru gadu grib iet, satikt spēlētājus. Jā. Jūs visi to labu, viņi visi kepons, visi krākļi. Visi vienkārši un tā aiziet pie faniem, un tā viņi prasa, var cepuri, var krākli. Viņš jau, nē, man nav, tikko vienkārši apzegi, jā. Un, vai tu ieteiktu arī citiem kaut kādiem jauniešiem, kas interesēs par volejbolu vai spēlē, iet un piedalīties tieši šādā brīvprātīgā darbā? Jā, protams, ka es ieteiktu, īpaši, kas ir jaunāki, tā ir ļoti laba pieredze, kā tu vari sadarboties komandā un viss tas, ja tev patīk plomos volejbols, patīk spēlēt, tu pie viņas gribi nofočēties arī. Ko tādēļ tā tu vari iet brīvprātīgais, ja tev patīk skaties spēles pa brīvu, apmēram, tev dod arī pusdienas, un kāpēc ne, īpaši vasarā. Jā, un varbūt ir bijis kādi smieklīgi atgadījumi vai kaut kas tāds, kur tu līdz vienu laukam kaut kas ne tā, un spēlētājs saka, tu tur neizdarīji to, vai... Īsti smieklīgi nav, bet tā, ka es pēdējo reizi biju, tad es par to pašu Arturu Lanciju ļoti labs stāsts. Es jau viņu pazinu labāk, jā. Es atceros, es viņu ceturtdaļfinālā tieši biju uz centrāla laukuma, un man bija viņš jālīdzina tas laukums. Un pēc spēles eja, eju līdzināt, un Džeks vienkārši man apskāvienu iedod. Es eju, man jādara darbs, Džeks apskāvienu vienkārši iedod. Tik negaidīju, bet tik forši sajūta vienkārši. Labs. Un es varbūt arī tev stress kā brīvprātīgiem tajā brīdī, kad tu esi uz lielā korta, savā ziņā arī fani tevi redz. Pirmo gadu bija, jā, pirmais, jo tas bija Eiropas čemps, tur pilnīgi viss bija, bet tad jau, vairs beidzies, tas stress nav galvenais nolīt, izdara savu darbu, un tad jau viss būs labi. Kāds varbūt ir stresiņš, bet viņš pazūd. Ok, interesanti, jo... Es arī biju maz domāju par brīvprātīgo darbu, bet tā nekad nepieteicos, jo arī nezināju, kā tur kas. Un tā kā cerams, ka varbūt kāds tieši no tavas stāsta izdomās, kad nākamais turnīrs Jūrmalā, vai pieteikšos. Laba pieredze. Bet ko es nezināju, tu izstāstīji Žepsos, ka tu esi Mūrjāņos šobrīd. Jā. Un tas man pašam bija liels pārsteigums. Un kāds pār izdomāja, jo man tas nav tāds... ierasts gadījums, ka kāds no Beacha, no Oslanda pāriet uz Mūrjāņiem. Varbūt jūs, ka šogad jūs esat laikam 3 cilvēki aizgājuši? Jā. Viss sākās ar to. Es teikšu tā, tas viss sākās 23. gadā. Bija finālposms, tieši finālposma diena. Lielais vasaras tur nospēlē, cik posms. Mēs bijām ranga līderis, atceros. Un tā naudas balva, viss. Un bija 3 stundas pirms turnīra, un man uzreiz pārnīgs, viņš nevar spēlēt. Un man bija tāds, vienkārši pilnīgi atverās, tā kā pilnīgi jauna pasaule. Tu nezini, ko darīt,
Un tev vienkārši, es kaut kā atradu pārnieku, ja pēc tam tajā pašā dienā Kāpēc viņš nospēlēju. nevarēja spēlēt? Tāpēc, kad viņam bija sapūsts kakls, viņš piecēlās, viņš vispār nevarēja pakustēt. Jā. Un neko nescīnījām tajā turnīrā, jo visu laiku bijām reāli pirmā vieta, otrā. Visu laiku mums bija pilnīgi 9 posmi, viss bija finālā. Okay. Un mēs bijām tā kā turnīra favorīti. Vienkārši 5. vieta pirmo reizi, un man tāds vienkārši šoks. Un tad es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Un nākamgad sanāk, es pieteicos, es jau zināju, ka es biju uz Mūrjāņiem. Es pieteicos. Un tad tur bija bēdīga situācija, kad es atceros nedēļu pirms Mūrjāņu atlases. Es braucu riteni, nokritu savu uzroku. Un tad likās, ka viss. Tad es sapratu, es jau biju sapratis, ka es netikšu. Mūrjāņos nav iespēja. Tad man tur teica, sazvanīja visus, pateica, man lauzt roku. Jā. Viņš teica, treneris Raimonds Leņņš, viņš teica, lai es braucu. Aizbraucu, bet tā, kad mēs braucam, man teica, saka mašīnā, tā kā mēs tur braucam, bet tu nezini, vai tiks. Visticamāk, ka netiks, bet tu vienkārši tur brauc. Braucu, skatos, tur ir tuvu 60 cilvēkiem uz to atlasi. Vienīgais lauzt rokas skatos. Un tad pēc tiem normatīviem saucējiem ir izdala papīrs. Pasaka, kur iet uz mācību testu, kur vienkārši, ja tev ne uz mācību testu, netiec. Pasaka, es tiek uz mācību testu. Tad pienāk treneris Raimonds pie manis un saka, ka man ir tāda iespēja, ka es varu šodien uzreiz rakstīt papīrus uz mācību to daļu. Bet es nevarēju parakstīt, ja tā bija labā roka. Un man tur sarunāja grāmatvedu, laikam es īsti neatceros, sarunāja, lai es viņai saku atbildes un apmēram viņi pieraksta. Uzrakstīto testu, tad Raimonds teica, ka būs dozes atbildes, un tad pēc mēnešus viņi atceros, tā es aizgāju kaut kāds bišķi normatīvs nolikt, bet tur formās bija nekādā. Un tad pēc mēneša satika Raimondu, tieši man bija jāorganizē Osandē kaut kāds turnīrs, viņu satika, viņš teica, ka viņš man ņems. Tad būs vienkārši smagi jāstrādā, jo 9. klases tieši eksāmeni šogad, un tieši 10. klasē, ka ir jauna uzņemšana, var tev uzlikt konkursu, jo 9. klases ļoti svarīgi Mūrjāņos. Un pašreiz mācos Mūrjāņos, viss apmierina, treneris ļoti labi strādā. Jā. Kā varbūt ir tās pārmaiņas no tāda beacha uz zāli? Tu iepriekš par bija zāli spēlējis? Vai? Es nebiju. Vienīgā man pieredze bija reāls starp skolu volejbols. Tas bija reāli vienīgais. Bet tagad, protams, tas pirmais mēnesis bija tas pats grūtākais. Fiziski viss tas. Protams, kaut kādu bumbu izjūt. Tev ir un tad. Tagad jau vispār pieredze man liek daudz spēlēt, kas ir, man ļoti patīk tas spēlē kā libero, ļoti labā komandā, un man atbalsta, un galvenais jau ir iemācīties to zāles tehniku, un tad jau viss iet kā pa sviestu. Jā, jo man liekas, ka kā beachs tam grūti ielikt, jo vismaz pie mums arī mīnus volejbola skolā nāca Arturs Zinkevičs uz treniņiem, ka viņam bija off-seasons. Tad šeit tā viņš atnāk un labi, tur 4-4 mēs spēlējam mazo laukumu, tad viņš tur saprot, bet kā līdz kaut 6-6 tur vispār viņam tur tā sistēma un viss, tā kā viņam tur bija grūti. Tev arī varbūt tā, ka tur pirmajā brīdī nesaprot tur zonas un kas tur. Un... Jā, sākumā es atceros, man bija pirmā spēle, tas bija oktobrī, pirmā spēle. Un es pat nezināju novietojumu, un es, protams, kā libero ir visvieglāk, bet es vienkārši, viņš man saka, ej uz turien, es eju un gaidu, es tikai domāju, vai es kaut kur pareizi aizēju vai kaut kur nē, tad jau sapratu pēc pirmās spēles, pēc tam jau ir vieglāk, un īpaši, ja tu esi libero. Vēl neesmu pieredzējis, kā ir uzbrukumā daudz sliktāk, bet jā. Un jūs libero šobrīd esat, ir Ķirzeka? Jā, Tomas Silos ir Tomas ir tagad aizgājis kā pusīt. Artūrs Gulovs ir pie jūras sastāvā kā pirmais libero, pagaidām vienīgais. Jā, cenšos pārspēt viņus vai
nokļūt līdz tādam līmenim, kā, apmēram kā viņi, un tad jau redzēs, kā būs nākotnē. Okay. Interesanti. Lai veiksmi tev, lai izdodas. Un, jā, es vēl gribēju paprasīt par to. Es domāju, daudz cilvēku tev zina, kā to Džeku, kurš visiem raksta, ka tu gribi uzspēlēt viņiem kaut kādā turnīrā. Kā ir tas, jo, man liekas, man piemēram tāds kauns, tur kādam rakstīt, tur vai spēlē, nezinu, ko viņš tur padomās vai kā, tā kā es tur pārsāku, nevaru pazīstamiem prasīt, bet kāds ir rakstīt, varbūt pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, vai ko tu tur redzējis prasīt spēlēt? Īstenībā daudz, tā kā es sāku pirmoreiz prasīt, tas bija daudz no Osans, bet vienkārši lielākiem džekiem, bet es atceros vēl šogad, es vienmēr to pieminu viņam, es rakstīju Kristianam Fokarotam par Vilsonu, un es vienkārši, ko es zaudēšu, vienkārši uzjautāšu, ja? Un viņš piekrita, un man tāds uzreiz, kas notiek, es piesakos, un tad spēlē, tad tev ir nereāls stress, tā kā pret, nosacīt vaļā komandu, ja, bet tev stress ir nereāls, un tev liekas, tā kā tur nevar, tu spēlē ar vienu no labākajiem, tu nevar tā kā sev parādīt, ka tu esi, nekāds. Es atceros, tas mums tur bišķiņ nesanāca. Nē, vispār grupā ļoti labi nospēlē. Tā, ka vispār viņš labi nobloķēja visu tā, bet tur viņa play-offā viņš bloķēja viss. Notiek kaut kas 8 bloks, laik viss kaut kas centimetru ārā no laukuma, un tā mēs arī zaudējām, vienkārši veiksmi nebija bloks. Bet, jā, arī ir Mihals Malos uzspēlējis. Tāpat. Tu nezināji? Jā, ir tā. Ar Mišas spēlējis arī viņš neskatījās, bet tas jau bija, ka es biju jaunāks. Kur jūs spēlējat ar Mišu? Arī Vilsonā. Jā. Okay. Vilsons tas bija tāds mans naidīgs turnīrs, jā. Ar Tomu Beņos spēlējis. Tur gan cenās, tur otrā vietā. Bet, jā, tāpat es zinu, to arī spēlēju Laimītē. Laimīt, tas ir ļoti labs turnīrs īstenībā. Un, tur parasti spēlē ar Brāvu vai ko citu, bet, jā. Nē, labs, jo, tā, principā, vienkārši tā sanāk. Cold approach, tur vienkārši cilvēks, un beigās es pasties, kā tur uzspēlēs ar Foķi, ar Mihālu Samoilovu. Es domāju, cilvēki, kad rakstiet, viņi tur baidās vai domā, kad neizdosies, bet redz, kā tavs piemērs parāda, kad viss ir iespējams. Jā, kas vēl varbūt no tādiem zāles jaunumiem, varētu pieminēt, kad Hermans Eglskans ir negaidīti transferojies no Tūras uz Grieķijas komandu AO Flisos. Tā kā ļoti negaidīti tādā sezonas vidū pārēj, jo tu sako zālē, tu zini, kas ir Eglskans? Jā, Hermans Eglskans zinu. Jā. No izlases es daudz zinu, bet sekoju, jā, tos pašus highlights pastos, bet tā īsti spēle līdz, viss sanāk 2 stundas, 3 stundas, kā kur reiz īsti nenostos, jā. Jā, un, jā, tā kā interesanti, kad šādi te pārējais sezonas vidū, un, bet es vispār pastījos, tad Eglskans tā, visu karjeru nav spējīgs noturēties kādā klubā vairākas gadus, izņemot Tūrē, viņš bija, manuprāt, 3, bet tā viņš tur katru gadu ir mainījis klubus. Un jā, šogad vispār sezonas vidū, jo Tūrē viņam tur tā sezona nebija tik izteiksmīga sākumā, un tad tagad jau bija labāks sniegums. Varbūt Grieķu komanda izteica kādu ļoti vilinošu piedāvājumu vai kaut kādu apsējā vienošanās, ka tā būtu labāk nākotnē. Tā kā jā, Hermans transferojies un turpinās savu karjeru Grieķijā. Un vēl varbūt tāda rubrika, ko domāju varētu ieviest mūsu epizodēs, varētu tāds dienas jautājums vai sāpīgais jautājums par volejbola gada balvu. Tad man pačustēja, ka tā ir tā pat lokācija, kas visiem zināms, un arī ielūgumi man pačustēja, ka ir tieši tādā pašā fontā viss tas noformējums. Tā kā, kad jautājums, vai pietrūks federācijai bišķiņa izdoma un kreativitāte uztaisīt kaut ko jaunu, jo it kā labs pasākums, labs atsauksmes no cilvēkiem, bet pilnībā tas pats šogad. Nezinu, Nik, tev ir kāds varbūt komentārs par to, vai es nezinu, tu biji pagājušajā varbūt, vai... Jā, man bija tā iespēja būt pagājušajā tieši pasākumā tur caur Arnu Tunti, kad viņš vēl bija federācijā. Es viņam uzjautāju ielūgumus, iedeva, aizgāju. Jā, varbūt kāds noteikts vietas iedot
tiem pašiem faniem, bet, protams, tā ir viņa izvēle, jo pagājuši atceros, varbūt daudz pat nominanti nebija ieradušies. Tur bija labs, man liekas, es dzirdēju, ka bija kaut kādas spēles tajā pašā laikā, kad notika balva, un tur vēl bija tiesneši tiesāja to spēli, tā kā viņi nevarēja ierasties, jo gada tiesneši tiesāja to spēli, tā kā arī tur bija tāds bišķiņ tehniskās un organizācijas problēmas. Jā, vēl tas, ka tajā pašā balsošanā nav iesaistīti treneri. Volejbolā mums ir daudz treneru, un es domāju, ka pa viņiem varētu balsot, varbūt nevis kā federācija. Varbūt federācija domā, ka cilvēki vienkārši izdomātu viņu vidē, kas būtu labāks. Jo viņi dod gan zāles trenerim, gan beach trenerim atsevišķi, bet varbūt, ja varētu balsot, tas būtu daudz savādāk. Jā, un tā kā tāds par jautājums, vai ja nevajadzētu kaut ko pamainīt, tur nezinu, citā lokācijā, kaut ko varbūt jaunu izdomāt, varbūt kaut kādas vēl balvas pievienot, jo, principā copy-paste no pagājušā gadā, un, tāds, it kā visi gaida to, bet, vai nebūtu tā, kad visi ierodās, tas pats, kas pagājušajā gadā tur, tā kā tāds šīs epizodes sāpīgais jautājums, un noteikti gan jau turmākajās epizodēs būs vēl kādi, kas ienāks prātā. Esmu atpakaļ pēc radošā pārtraukuma, un pieķersimies nedaudz tieši jaunatnes beach sistēmai un turnīriem. Tad aizdītajā vasarā kopumā, manuprāt, bija tikai 3 posmi un 4, ieskaitot ar fināliem. Man liekas, tas ir nedaudz pamaz, īpaši jauniešiem, kam vajag daudz pieredzi. Kā tu teiktu, vai tā tiešām bija? Jā, man piemēram pagājuši nesnāca daudz uzspēlēt, bet es braucu uz laiku brālim klāt. Es teikšu, tā bija pārāk maz turnīri, jo tīpaši tie, kas ir beacheri, viņi trenējas visu caur gadu. Tieši vasarai, un vasara ir tieši tas viņa laiks, ka viņam ir jāspēlē un ir maz turnīri. Viņa progress, spēlējot pret citām komandām ir mazāks, jo, tā kā bija 6 turnīri, tad mēnesī, piemēram, 2 turnīri, un tad tur braukā lielāks. Piemēram, tas pašs lielāks balvas iespējas vai to progresa lielāks iespējas ir nekā tagad, kad ir mazāks. Jo es atceros, federācijai bija kaut kāds pat plāns, kad taisīs apvienoto Latvijas, Baltijas kaut kādu šo čempionu. Un tā īstenībā ir ļoti laba ideja, jo tādu tev ir lielāka iespēja progresēt un, piemēram, 2 turnīrus tu taisi te pašā Latvijā, 2 Igaunijā, 2 Lietuvā. Un lielāka iespēja progresēt, lielāka iespēja spēlēt pret citām labām komandām. Un es domāju, tas būtu jāievieš, protams, tas ir ļoti grūti, bet, ja to ievies, tas vispār būtu ļoti labi plūmos volejbolistiem un vispār volejbolu. Tas labs, ko tu ieminēji. Es nezināju par tādiem Baltijas turnīriem, jo arī man liekas, ka ne tikai tā pieredze, ne tikai tas, ka tas turnīrs skaits, bet arī tā pieredze, ka tu uzspēlē pret kaut kas nav Latvijas, un man liekas, tas ir kaut kas pilnībā cits, jo arī man liekas, ka, pieņemsim, ka komandas brauc pirmajā tur, kas ir. Jā, neliels tehnisks ķipelīts, bet ko minēja, tad, kad brauc pirmajā vecumā uz 18, man liekas, ka daudziem varētu būt, ka pirmo reizi spēlē pret ārziniekiem, tad tev uzreiz viss tur domā, kā es par viņu izstāstu, kā tur viss būs un kā tas notiksies. Tāpēc tā būtu laba ideja par Baltijas čempionātu jauniešiem tieši. Tas man liekas, ir interesanti, jo tad visi spēlē, tu viņam arī tur, nezinu, 16, tev tie paši pretinieki nāk plus-mínus pretī, un tad kaut kas jauns. Un, jo iepriekš bija ļoti daudz posmu, kādi 6 vai kaut kas tāds. Un man liekas, ko tu minēji, ka optimāls būtu tāds, ka ik pa 2 nedēļām tagad, lai visu laiku tu esi tajā ritmā. Jo arī pēc sliktiem turnīriem, vismaz man personīgi tāds gribas nākamo, un tad tu pasies kalendārā, un nākamais tur ir pēc mēneša. Un jauniešos arī šogad bija tā, ka tie beach posmi, kas bija, viņi bija, viens bija, un tad, vai bija tā, ka mēnesis tur mēnā vasarā nav, un tad visi ir 3 nedēļās sabāst. Tā kā bam, un ko tu vēl teici, tad liela braukāšana? Jā, ir atšķirība, pieņemsim, viens tev posms ir Smiltenē, otrs tev Liepājā, trešais tev Ventspilī. Rīgā vispār, ir tikai fināla posms, bet, Rīgā īstenībā varētu tā pašā Osandā uztaisīt vienu posmu
tajās pašā arī rukī varētu uztaisīt. Parasto posmu varbūt ne. Es domāju, ka labs posms būtu vecāķos atgriezt. Vecāķi beachvests, viņi vajag atgriezt, jā. Varbūt ne pat kā beachvest formā, bet vienkārši kā vieta. Jā, jo, tas principā, tā ir Rīga, bet it kā Pierīga, tā patāla. Jā. Un tad, man liekas, ka vienkārši tāda leģendāra vieta un arī kur forši uzspēlēt. Tā kā tas ir arī viena no vietām, ko mēs Tomas ir runājuši, ka vajadzētu tā kā noteikti, jā. Un, tu teici arī, Liepāja, labi, man personīgi pašam patīk ļoti Liepāja. Jā, īstenībā Liepāja bija ļoti labi, vienīgi tas attālums, bet, tādu posmu varbūt vienu var uztaisīt, bet, varbūt tā, lai tas viss kalendārs nav baigā braukāšana. Jā, jo man patīk arī bišķiņ, ka federācija tomēr tā kā piedomā pie tā, jo, tiek ir 18, 20 spēlētāji, viņi jau piedalās arī depo čempionātā. Tā kā vismaz tā, kad saliek, kad tur piekdienā ir jaunatne, tad jau sestdien sākās depo tā, lai ir loģiski. Jo man liekas, ka vienu gadu tur bija tā, ka tur viena diena ir kuldīgā, tad ir brīvs, un tad pēc tam Liepājā ir depo. Un tas sanāk, tu aizbrauc atpakaļ, vēlreiz jābrauc. Tur ir galīgi neloģiski tas viss sanāca. Un to arī varētu citos posmos, tur cēsīs vai tā, vienkārši pielāgot tos vecākās grupas. Jā. Lai ir tīri loģiski. Un, varbūt arī ar kādu jūrmalā posmu, tieši jauniešiem. Jūrmalā. Tā arī labi vieta. Bet bija kaut kāds gads apakaļ. Jā, tas bija 21. gads, un tad viņi pazudušā 3 gadus nav bijuši posms. Bet labi, tur māc kā atšķiras arī, kā tur tās... Kā sarunā federācija ir? Tām vietējām, jā. Kas ir izskatu vārds no galvas. Vietējām tām vadībām, kas tur dod naudu un tā kā visas dienas beigās atdevās arī par naudu arī jauniešos. Jā. Bet, Nika, tev ir vēl kas sakāms vai apaļojumus nost? Cerams, ka vispār beacham būs liela izaugsme tieši Latvijā. Jo šogad bija ļoti liela tieši džekiem un meitenēm. Ceram uz vēl labākiem rezultātiem nākamgad. Cerams, aizķersim. Galvenais, es teikšu, Kļaņim Fokritam noturēties Elites 16. Es domāju, būs nākamā sezona nāks, kad pirmie 3-4 posmi viņi noteikti būs iekšā pamaturnīrā uzreiz. Tā kā tos arī skatītājiem ieteiktu un klausītājiem, ka būt gataviem atzīmēt šos posmus sev kalendārā, tie, kas ir tiešām beach mīļi, jo varēs baudīt. Ir ganātāts, ka būs šīs spēles un varēs baudīt tieši latviešu komandu tur, un man tas turnīrs uzreiz ir daudz interesantāks tieši mums, kā latviešu skatītājiem, ka tur ir kāda arī latviešu komanda, kam var sekot līdzi. Un, sakojot, jo mūsējiem arī kaut kā tur pieķer klāt arī, kas tur noteikti blakus laukumos un blakus spēlēs. Tā kā pirmie 3-4 posmi noteikti, līdz 16 gadiem arī Challenger būs interesanti. Jā, vienīgi arī par pasaules stūrstiem, kā Sandrs minēja arī pagājušajā epizodē, bija tā, ka tie turnīri pamaz īstenībā. Tas pats arī pasaulē ir problēma, jo Ostrova ir māja beigās, Gaštādi ir jūlija sākumā. Mēnesis brīvs, nekas nenotiek. Un tad, starp to Gaštādi un Starja Blanki un Hamburgi ir kādreiz pusotras mēnesis. Un, tur ir Eiropas čempionāts pa vidu, bet, vajadzētu ielikt, jo vēl vienu varbūt posmu tieši Eiropā, jo es teikšu tā, pirms 10 gadiem Eiropa dominēja tajā volejbolā. Katrs posms ir Eiropā, tagad viņi mēģina globalizēt tieši to volejbolu pasaulē vairāk, bet pašā tie visi fani, piemēram, tāpat Katar, tur ir, tur notiek turnīrs, bet tur fani ir 0 vienkārši, tur tukšs stadions. Piemēram, Eiropā arī katrs turnīrs ir pilns tribīns. Tas pats, es brīnos to pēc tam, kāda nav neviens turnīrs parādījies Itālijā vai Spānijā. Vienkārši klusums, kaut futures liek, bet nav kaut kas lielāks. Paliek, piemēram, tagad ir izlikt 4 lielie turnīri Eiropā un viss. Tur vajadzētu kaut ko vēl ielikt. Kurā vietā tu gribētu redzēt posmu vai līdz 16 Eiropā? Kurā pilsētā? Par pilsētu grūti spriest. Es teikšu,
man ir kaut vairāks. Viens no tiem varbūt ir tāpat Oslo, Norvēģija, jo jums ir Molsorums jau cik gadus, un kāpēc nevar uztaisīt turnīru Norvēģijā vai kādu lielo. Tā pati arī Itālija, Spānija. Tur ir silts, tur ir pāri, labi, no Spānijas vairs nav pāri, bet Itālijā ir pāri un ir savstarpējā konkurence, un tur, kāpēc tur nevar uztaisīt līdz 16 posmu vai arī, kaut kur ap turieni ir jātaisa vairāk posmu, jo tur tās vietas, kur ir silts un vienkārši, es saku arī no faniem būtu interese uztaisīt, tāpēc kāpēc ne? Ok. Tad es tev šajā reizē teikšu. Paldies, kā atnāci. Jā, paldies. Bija interesanti parunāties ar tevi, uzzināt daudz jaunu informāciju par pludmales volejbolu, par bīšiņu. Es domāju, skatītājiem arī būs interesanti. Tā kā vēlreiz atgādināšu, kad Niks mums uzrakstīja un atnāca. Tā kā redzam labu piemēru, kā vienkārši nebaidīties, uzdrošināties, iet pēc cilvēkiem, prasīt uzspēlēt, prasīt atnāks podcasts. Tā kā tas var daudz kur aizvest jūs. Tā kā, Nika, paldies, ka atnāci šodien. Jā. Kā vienmēr, klausamies Spotify, klausamies YouTube, piesakojam abās platformās. Noteikti atstājam labas atsauksmes un paldies, ka klausījāties. Jā, paldies.